Esiet sveicināti! Šajā video pamācībā jūs uzzināsiet, kā soli pa solim izveidot maketu ar portretu. Lai sāktu maketu izveidi, izvēlieties produktu, pieminekli, kapu plāksni vai kapu apmali, kuru vēlaties pasūtīt. Uzklikšķinot uz pogas vārds, jums ir iespēja izvēlēties burtu veidolu. Kad esat savu izvēli izdarījuši, uzklikšķiniet uz izvēlētā burtu veidolu un lodziņā ierakstiet vārdu. Uzklikšķiniet uz bultiņas. Vārds jūsu izvēlētajā burtu veidolā parādīsies uz maketu. Tāpat rīkojieties, lai izveidotu uzvārdu un datumu. Uzklikšķinot uz vārdu, uzvārdu vai datumu maketā, iespējams mainīt katra elementa izmēru un novietojumu. Ja gadījies kļūdīties vai vēlaties izmēģināt citu burtu veidolu, uzklikšķiniet uz baltā krustiņa rāmīša kreisajā augšējā stūrī. Kļūdainais elements tiks izdzēsts un jūs varēsiet izveidot jaunu. Neraizējieties, ja neesat pārliecināti par uzrakstu izmēriem vai novietojumu. Tos varēsiet rediģēt arī vēlāk. Lai pievienotu maketam foto, uzklikšķiniet uz pogas portrets, izvēlieties fotogrāfijas failu no datora atmiņas. Pielāgojiet portreta izmēru maketa ovālam un nospiediet pogu saglabāt. Portrets tiks pievienots maketam. Jūs varat pielāgot tā novietojumu atbilstoši jūsu vēlmēm. Jums ir iespēja pievienot maketam dažādus dekoratīvos elementus – krustus, ziedus, sveces un citus. Rīkojieties līdzīgi kā iepriekš. Izvēlēties elementu, noklikšķinot uz tām. Izvēlētais elements tiks pievienots maketam, un jums būs iespēja pielāgot tā izmēru un novietojumu atbilstoši savām vēlmēm. Pasūtījumu kopējo cenu jūs varat redzēt konstruktora lejas daļā zem maketa. Kad esat apmierināti ar izveidoto maketu, uzklikšķiniet uz pogas pievienot grozam. Šeit redzams jūsu pasūtījuma kopsavilkums. Nereizējieties, ka maketa izveidē jūs varētu būt pieļāvuši kādu kļūdu. Pirms ražošanas uzsākšanas mūsu speciālists veiks labojumus, ja tādi būs nepieciešami. Pasūtīto piemiņas plāksni iespējams saņemt ar kurjerdienesta starpniecību jebkurā Latvijas vietā. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, zvanot uz tālruni 26 292 999. Izvēlēties produktu modeli,